Un arī šo materiālu, kuru šobrīd redzat ekrānā, arī pēc tam nosūtīsim, lai jums būtu pieraksti saglabājušies. Tā kā saku labdien, šodien mēs esam daži kolēģi tādā nelielā pulciņā, un paldies par jūsu atsaucību. Tātad par ko mēs šodien runāsim? Es esmu Viktors Soškovs, Digital Clinic partnerības vadītājs, un mums piedalās arī Sandra Pļaviņa, daktere, Digital Clinic vadītāja, arī daktere Lāsma Kaunberza pievienojas, dermatologs, un profesors dakteris Vitolds Mackevičs, endokrinologs. Un kāpēc mēs ierosinājam šo sarunu? Ka tā mums ir čatā pierakstī, varbūt paskatāmies, jā, nekas tāds nopietns. Tā, vēl kāds ienāca, mums pievienojas, pastīsimies, kas tas ir. Tā, vēl lietotais sveicināti. Tā, labi, tad šodien runājam par tēmu, kura mēs pamanījām ir ļoti aktuāla Latvijā, reģionālām slimnīcām, un kuru mēs principā esam jau risinājuši vairākos gadījumos, tāpēc gribam padalīties ar šo piemēru. Kā reģionālajai slimnīcai nodrošināt pacientiem speciālistu pieejamību? Šī problēma mums šķiet ļoti aktuāla, tāpēc, ka bieži vien reģionos nav pieejami vairāki specialitāšu ārsti, un tādēļ mēs uzskatām, ka diezgan negodīgi reģiona pacientiem veselības aprūpes pieejamība ir mazāka nekā, piemēram, Rīgas pacientiem. Un es gribētu varbūt sākumā parādīt citātu, ko Sandra Pļaviņa teica, ka pats galvenais, kas pacientu interesē saulaicīgi pieejami veselības aprūpes pakalpojumi, tad, kad tie tiešām nepieciešami. Un mums ir bijusi, piemēram, pieredze ar Talsu slimnīcu, kad mēs sniedzam pakalpojumus pacientam, kad Talsu slimnīca nevarēja nodrošināt tajā gadījumā reumatologa pakalpojumus, un uzreiz nebija skaidra diagnoze, un tad, kad cilvēks iestājas, viņš iestājas ar vienu problēmu, bet tad, kad Talsu slimnīca veica izmeklējums, atklājās, ka tur patiesībā ir arī citas problēmas, kuram arī jāpievērš uzmanība. Un varianti bija vai nu cilvēku, transportēt kaut kur, vai nu, kā šajā gadījumā Talsu slimnīca rīkojās, izmantot attālinātu ārsta konsultāciju, ārstēšanas plāna izstrādi, un šajā gadījumā noteiktā laikā, kamēr pacients vēl bija stacionārā, tika nodrošināta vajadzīgā specialista pieejamība, attālinātās konsultācijas, arī piedalījās ārstējošais ārsts, un rezultātā sanāca atrisināt problēmu pašā reģionā, nekur pacientu nevedot, vai arī nelūdzot viņam patstāvīgi doties kaut kur, jo, kā zināms, reģionā, kad cilvēki saskarās ar situāciju, ka viņam jāveic nopietni izmeklējumi, viņi mēdz vienkārši izvairīties no tā vispār. Viņi var izlemt palikt mājās, nekur nebraukt, un tā rezultāta problēma tikai pasliktinās. Un ierobežot pieejamība, speciālistu pieejamību reģionos, tas galvenais izaicinājums, ka ārstus tiešām grūti piesaistīt. Tas nav noslēpums, un ar specifiskām kompetencēm tas klāsts viņš arī Latvijai ir ierobežots. Un pacientu plūsmas nosūtīšana uz augstāku līmeņa slimnīcām vai vienkārši nosūtījums pacientam pašam doties uz citām slimnīcām, viņš nevienmēr strādā. Tas pacients, kā es teicu, mēdz vienkārši izvairīties no turpmākiem izmeklējumiem, kas tikai padara situāciju smagāku. Un pacienta ceļš, kā mēs identificējam vajadzību, principā, ja slimnīcā, reģionālajā slimnīcā trūkst kāda kompetence vai ir tikai internists, piemēram, tad, principā, citu variantu gandrīz vai līdz šim nebija. Bet mēs redzam, ka tie pilotu projekti, kuri mums ir realizēti, viņi parāda, ka risinājums patiesībā ir. Un, ja slimnīcai, piemēram, ir pieejama sadarbība ar Digital Clinic, šajā gadījumā tad slimnīca var izteikt pieteikumu Digital Clinic,
un konsultācija var notikt ļoti operatīvi nākamajā dienā tiešsaistē, un speciālists sniedz slēdzienu un palīdz sagatavot ārstēšanas plānu, un pacients tiek izrakstīts veiksmīgi uz vietas, principā saņemot kvalitatīvu, kompetentu pakalpojumu savā reģionā, kas uzlabo pieejamību. Un tas risinājums, kā mēs redzam, par ko mēs šodien arī stāstīsim un parādīsim vēlāk praktisko piemēru, kā tas var izskatīties, ka pēc pieteikuma Digital Clinic speciālists pieslēdzās, sagatavo slēdzienu, sagatavo ārstēšanas plānu, un pacienta izrakstīšana var notikt ar visu nepieciešamu palīdzību. Un pat cik Digital Clinic ir pieejami vairāk nekā 20 dažādu specialitāšu ārsti, tad diezgan operatīvi, dinamiski, atbilstoši vajadzībām, šīs pakalpojums viņš principā nosec reģionālās slimnīcas vajadzības. Tas uzlabo ārstēšanas kvalitāti un palīdz ātrāk pieņemt lēmumu, un principā arī ārstējošais ārsts, tāda starpdisciplināra konsultācijas notiek, jo principā ārstējošam ārstam ir pieejamas citas specialitātes, lai nodrošinātu kvalitatīvu ārstēšanu. Gala rezultātā tas samazina pārvietošanās pacientiem, nav jātransportē kaut kur, tiek samazināta slodze pašam stacionāram, jo vairāk pacientus var izārstēt uz vietas. Ļoti svarīgs faktors, kas ir pašiem pacientiem, ir tuvu mājām, jo doties kaut kur jau pats pa sevi ir stress, ja viņš var saņemt pakalpojumu uz vietas. Un klienta apmierinātība, jo tas nav pēdējais faktors, bet tomēr gan reģionālās pašvaldības, kas ir visbiežāk arī slimnīcu īpašnieki, viņi ir interesēti tomēr parūpēties par reģionu iedzīvotājiem. Arī var prognozēt budžetu, tāpēc, ka sadarbības forma var būt šāda, kas neuzliek lielu slogu uz reģionālas slimnīcas budžetu un ļauj prognozējumus izdevumus paredzēt uz priekšu, pieņemsim abonentu formā, abonēt pakalpojumu un tad pēc nepieciešamības piesaistot vajadzīgus speciālistus. Un starpdisciplinārā sadarbības starp speciālistiem, tāpēc, ka tas speciālistu loks reģionālās slimnīcas ir ierobežots, tad jauna speciālista pievienošanās attālināti digitāli tomēr uzlabo arī starpdisciplināru sadarbību. Un par to, kā tas praksē darbojas, es varbūt lūkšu pastāstīt Sandru Pļaviņu pašu, kādi ir tie reāli piemēri. Un pēc tam arī mēs aicinam doktoru Vītoldu Mackeviču un doktoru Lāsmu Kalnbergu arī padalīties ar šo praktisko pieredzi. Un es dodu vārdu es dodu vārdu Sandrai Pļaviņai, tad Sandra varbūt no savas puses, no savas pieredzes. Es gribu lūgt arī tevi pastāstīt par to, kāda ir Digital Clinic pieredze šajā kontekstā reģionālām slimnīcām. Ar attālinātām konsultācijām. Paldies, Viktor, par tādu izsmeļošu ievadu mūsu webinārā, mūsu sarunā. Runājot par digitālo kliniku, digitālā klinika darbojas jau 5. gadu, un 5. gadu mēs veiksmīgi attīstam attālināto konsultāciju formātu, attālināto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem. Ar ko mēs esam saskārušies pa šo laiku? Mēs esam saskārušies ar to, ka mēs tos pakalpojumus piedāvājam gan vienkārši fiziskām personām portālā pie ārsta.lv, gan arī mērķa klientiem, kas ir ieinteresēti saņemt palīdzību no mūsu ārstiem saulaicīgi tieši tad, kad tas viņam ir vajadzīgs. Viens piemērs, tā nav slimnīca, tas ir pašvaldības pansionāts, mums ir sadarbība ar pašvaldību pansionātu asociāciju un pansionātiem. Piemēram, pansionātā vakarā klientam, kas tur dzīvo regulāri, viņam notiekās kāda problēma. Pansionātā varbūt ir māsiņa, viņi var piezvanīt ģimenes ārstam, kurš ir noteikti tālu kaut kur, bet šajā gadījumā klientam tiek organizēta stundas laikā internista vai ģimenes ārsta konsultācija. Ja tiek konstatēts, ka klientam pāsinās kāda viņa veselības problēma, kāda saslimšana, tad var organizēt arī speciālista konsultāciju. Speciālista konsultāciju mēs organizējam 1-2 dienu laikā.
Ja mēs runāsim par tādām specialitātēm, kas ir ļoti pieprasītas, un tas ir dermatologs, endokrinologs, reimatologs, pie kuriem pierakstus bieži vien pacientiņi gaida pusgadu, varbūt pat vēl vairāk. Ja? Lūdzu, pacientam šis pakalpojums ir pieejams tad, kad viņš ir nokļuvis stacionārā, tad, kad viņš uzsācis ārstēšanu, varbūt pavisam ar citu problēmu, bet konstatēts, ka viņam ir vēl citas saslimšanas, kas šobrīd ir sāsinājušās. Un pacientiņš, atrodoties stacionārā, viņš var risināt arī savu to akūto problēmu, ar kuru viņš ir ieradies un ar kuru viņš ir tika hospitalizēts. Gan arī viņam tiek veikti izmeklējumi un sniegta konsultācija no speciālista puses, varbūt pavisam par citu tēmu. Jā, varbūt pacients ir nonācis stacionārā ar arteriālo hipertenziju, ar paaugstinātu asinsspiedienu un pārbaudot viņa elementārās bioķīmiju analīzēs, konstatē, ka viņam ir gan cukura diabēts, varbūt viņam ir reimatoidi faktori paaugstināti, varbūt arī daudzas citas lietas. Un tajā gadījumā ārsts, kas atrodas reģiona slimnīcā, viņš ir zināmā mērā varbūt ierobežots savās iespējās. Viņš pats nevar sniegt konsultanta slēdzienu, viņam ir jāpiesaista ārsts, kas ir reģionu centrā vai biežāk tas ir Rīgā, jo Rīgā vairāk pieejami ārsti. Un līdz ar to tā ārstēšanas uzsākšana, viņa tiek iekavēta. Ja? Un bieži vien klients tiek izrakstīts ar izrakstā norādītu lūdzu, pieņemsim endokrinologa konsultāciju. Un klients dodās mājās ar to norīkojumu un ļoti maz ticams, ka viņš īsā laikā to konsultāciju saņems. Pat ja viņš pats meklēs speciālistu, tas prasīs ļoti daudz laika. Ja? Un šeit digitālā klinika piedāvā sadarbību ar reģionu stacionāru ārstiem. Ja? Ar tiem ārstiem, kas ikdienā saskarās ar tiem pacientiņiem, kas atnāk pie viņiem neārstēti, tā teikt, nekompensēti, ja? Un mēs dodam viņiem, tiem ārstiem, jūsu ārstiem, papildus rīku, kā palīdzēt to veselības aprūpi tam konkrētam pacientiņam uzlabot, ja? Lai no vienas puses samazinātu tās gultas dienas slimnīcā, jo uzreiz pēc dienas vai pēc divām var būt konsultācija. Ja nepieciešams konsīlijas, to arī var organizēt stacionārā. Ja nepieciešams izvērtēt veiktā diagnostiskā izmeklējuma rezultātus, to arī var izdarīt visu attālināti. Ja? Un līdz ar to mēs optimizējam to darbu, kas ir reģionu slimnīcā un palīdzam ārstiem veiksmīgāk izpildīt savu to pamatdarbu, kompensēt pacienta saslimšanas akūtās stadijā un tomēr pārvest viņu uz ambulatoro aprūpi mājās, tādējādi atslogojot stacionāra kapacitāti, ja, un lai ārsts, kas strādā tur, kas tiešām ir ļoti atbildīgi ārsti, bieži vien ir viens ārsts uz visu slimnīcu, kas paliek pa nakti, ja, un tad cepuri nost tiem ārstiem, kas tā, tiešām atbildīgi to darbu veic, ja, mēs esam gatavi un labprāt arī ar savām iespējām palīdzēt, jo mēs praktiski nodrošinām visas specialitātes, ja, kas varētu būt nepieciešamas. Ja, un šīs konsultācijas tiek sniegtas saulaicīgi, un šīs sadarbības ietvaros ar stacionāriem mēs pat varētu izveidot tādu kā kopīgas tikšanās, varbūt uzsākot darbu, ka reizi mēnesī mēs varbūt attālināti webināra formā ar ārstiem izrunājam tos gadījumus, kas ir bijuši, varbūt kādus sarežģītākus, un kā mēs ar attālinātās medicīnas rīkiem, attālinātās konsultācijas rīkiem varam palīdzēt situācijas atrisināt. Tas dos lielāku pieredzi arī ārstiem, kas ir reģionos, un viņi gūs lielāku pieredzi sadarbojoties un konsultējot klientus kopā varbūt ar speciālistiem, ja? Jo mums praktiski visi ārsti ir augstākās kategorijas ārsti ar ļoti lielu un bagātu pieredzi gan stacionāros, gan ambulatorās iestādēs, kas tiešām arī ir jau sapratuši šīs attālinātās konsultāciju sniegšanas īpatnības, ja? Jo tā nav parasta konsultācija klātienē. Ārsts tomēr novērtē pacienta stāvokli un viņa statusu attālināti.
nostrādāti video ekrāna formātā. Ja? Un līdz ar to tas arī ir ļoti vērtīgi, tā arī ļoti vērtīga pieredze, kas var noderēt arī jūsu pacientiņiem, jo bieži vien tie pacienti ir ne tikai jauni, viņi bieži vien ir gados cilvēki un gribēs viņiem arī palīdzēt un nodrošināt viņu iespējām atbilstošu medicīnu. Ja? Viņu iespējām, es domāju, ierobežotām pārvietošanās, varbūt iespējām kaut kādām citām problēmām šeit un tagad, tad, kad viņam ir vajadzīgs. Un tas ir pats galvenais, ko mēs varam izdarīt situācijā, kad valstī lielākā daļa speciālisti tiek tomēr fokusēti lielajos reģionu centros un Rīgā, ja, mazās slimnīcas, kas ir mazākas, ja, viņām arī ir tiesības saņemt šīs konsultācijas un saņemt šo pakalpojumu. Ja. Tas ir varbūt īsumā par to, kā mēs organizējam šo darbu. Digitālā klinika strādā 7 dienas nedēļā, speciālisti mums strādā 6 dienas nedēļā, bet, protams, izņēmuma kārtā ir arī krīzes gadījumi, kad mēs nodrošinām nekavējoties cito formātā. Piemēram, šodien mēs organizējām kardiologu konsultāciju cito formātā, bija veikta pierakstīta kardiogramma un izmaiņas, kas bija kardiogramā, ārstam likās mulsinošas, kas novērtēja to kardiogrammu un lūdza steidzamu konsultāciju, lai saprastu, kādu taktiku turpmāk izvēlēties. Stundas laikā kardiologs sniedza savu slēdzienu, vērtējumu, sagatavoja attiecīgas dokumentāciju un pacienti var turpināt ārstēties. Tas ir tāds viens šī rīta piemērs, jā. Lūk tā, tas varbūt sākumam viss, es, protams, pēc tam, kad mūsu cienījamie ārsti arī mazliet padalīsies ar savu pieredzi, labprāt paklausītos arī kolēģu domas, kolēģu varbūt problēmas, sāpju punktus, vai arī kā viņi varbūt vēlētos redzēt iespējamo sadarbību ar mums, ja, un kā tas varētu uzlabot tomēr tos pakalpojumus, ko nodrošina reģionālā slimnīca, kas ir praktiski vienīgais tāds medicīnas centrs, katrs savā pilsētā vai savā novadā, uz kurieni griežas, kur dodas un kur griežas mūsu klienti, mūsu iedzīvotāji, lai saņemtu palīdzību. Ja. Paldies jums, un tad, Viktor, varbūt nākamajam mūsu runātājam dos vārdu. Jā, es gribētu palūgt, varbūt kolēģis arī cienījumus ārstus arī padalīties ar to pieredzi, kā tas izskatās no jūsu puses. Nezinu, pēc tam Ilona un Vadim, mēs labprāt dzirdētu arī jūsu komentārus, kā jūs skatāties uz jūsu slimnīcu, varbūt tiem izaicinājumiem vai vajadzībām. Būtu ļoti interesanti dzirdēt jūsu komentāru. Bet šoreiz es varbūt gribu palūgt, varbūt sāksim, nezinu, ar Ilonu, ar Vitoldu vai Lāsmu, kā pieredzes apmaiņai. Kā varbūt Lāsma var sākt stāstīt par savu pieredzi? Tā, jā, es varu arī stāstīt. Paldies vispirms par uzaicinājumu padalīties ar manu pieredzi. Sāku es strādāt attālināti laikā, kad klātienes konsultācijas bija ierobežotas, bet no manas pieredzes šobrīd tikai arvien vairāk tas ir kļuvis populāri. Cilvēki arī saprot, ka tas ir ērti un ne tikai tajos gadījumos, kad ir smagi pacienti, kas varbūt fiziski nevar tā kā nokļūt pie speciālista, bet arī tīri ērtuma ziņā cilvēki, kuri ir aizņemti, kuri paši sev ir salikuši grafiku tādu, ka nevar izrauties, un arī lielākoties cilvēki grib saņemt kaut kādas atbildes uzreiz. Un, protams, tas ir arī saprotami, jo viņi ir uztraukušies par savu veselību un kaut vai, lai viņus tā kā nomierinātu un dotu kaut kādu atbildi. Un es varu teikt, ka jā, tas viss tā veiksmīgi ir arī, kā es redzu, kā tas ir arī sanācis, gan no pacienta puses, gan arī es pati varbūt, sākotnēji, protams, tas likās mazliet tā, dīvaini, jo es esmu pieradusi strādāt, protams, klātienē, gan ambulatoriju, strādāju privātās klīnikās, gan arī stacionārā dermatoloģijas nodaļā Rīgas Austrumu Kliniskās Universitātes slimnīcas ietvaros,
Un sākotnēji arī es jūtu, ka pacientiem bija tāda mazliet skeptiska noskaņa, vai tiešām var pilnvērtīgi to konsultāciju saņemt, un pēc tam gan viņi, gan arī es pats sapratu, ka viss kārtībā, nu, ņemot vērā arī, varbūt par cik es stāstu par sevi, tad vairāk kā 15 gadus man ir pieredze, un līdz ar to noteikti daudzas lietas ir, nu, tā kā jau skaidrs arī, kā mēs šobrīd tās konsultācijas organizējam, tātad pacients atsūta bildes, kas ir man vajadzīgas kvalitatīvi. Protams, es varu palūgt kādreiz pārfotografēt, bet tieši dermatoloģija, lai kā varbūt izklausītos dīvaini, bet ļoti veiksmīgi var gandrīz visos gadījumos arī attālināti nokonsultēt. Un ja ir nepieciešama papildus izmeklējumi, tad var nosūtīt pacientu konkrēti uz laboratoriju uz analīzēm no ādas vai uz laboratoriju asins analīzes, urīna analīzes vai jebkādas citas. Un tās situācijas ir visdažādākās un vienmēr var kaut ko palīdzēt. Tātad pacients varbūt grib saņemt sākotnēji tās rekomendācijas uz izmeklējumiem, un kas arī ir svarīgi, un tad, kad viņš ierodās klātienē, tad viņš, ja tas ir nepieciešams, jo to es izstāstīšu, kuros gadījumos ir noteikti vajadzīga klātienē, tad vismaz viņš jau ir nācis tā kā sagatavojies, lai nav jātērē laiks, nu, tā kā vēl pēc tam, ka viņi nosūtīs uz tām analīzēm. Un būtībā, jā, visos gadījumos var palīdzēt, ko mēs noteikti skatāmies klātienē. Nu, ja tieši par dermatoloģiju runājam, tad tie ir ādas veidojumi, gan labdabīgie, gan aizdomīgie, teiksim, dzimumzīmes, papilomas, seborreiskās keratozes, hemangiomas, nu, jebkurš veidojums, tas mums ir jāskatās noteikti klātienē ar dermatoskopu. Tas ir mazs tāds aparāts mums lielā palielinājumā, tā kā mikroskops un speciāli apgaismojumā, un attālināti diagnozi nekad neliekam. Bet arī šajā gadījumā cilvēks ir vērsies, teiksim, ar jautājumu par ādas veidojumiem, un es viņam varu ieteikt, kur tieši griezties, lai viņam atkal nav jātērē laiks nonākot kaut kur, kur viņam nevar palīdzēt, jo runājot dermatoloģijā, ir arī ļoti tāda šobrīd specializācija šaurāka. Ir daudz dermatologu, kas strādā tikai estētiskajā dermatoloģijā, dažādas procedūras sejai, injekcijas, un viņi, ja pacients nonāks pie šāda dermatologa, viņš to veidojumu tāpat viņam neoperēs, negriezīs, nu tad viņš būs vēl iztērējis laiku uz to konsultāciju, bet es viņam varu vismaz pateikt, kur konkrēti griezties, un tad jau viņš var jau arī laika ziņā iekonomēt un iet uzreiz, kur viņam palīdzēs. Sākumā man likās, nu, kas tā par konsultāciju, ka es tā kā nevaru viņam varbūt pati palīdzēt, bet pēc tam es sapratu, ka tā informācija arī ir ļoti noderīga, un kaut vai tā ir tā kā īsā tāda vizija, īsā konsultācija, kur viņam sniedz rekomendāciju, kā rīkoties. Nu jā, tā kā būtībā es tikai varu teikt ka viss ir attīstījies un, manuprāt, ļoti veiksmīgi, un pacienti, jā, arī to tā kā ļoti, ļoti izmanto. Lāsma, paldies liels par stāstu. Jā, un es dodu vārdu varbūt Vitoldam, doktoram Vitoldam Mackevičam. Lūdzu, Vitold, mēs aicinām padalīties arī ar jūsu pieredzi. Jā, labdien visiem! Es paskatījos, ka mana sadarbība ar digitālo klīniku ir no decembra 2022. gada, tā kā 3 gadi. Nu, pašam liekas, ka ir uzkrāta jau diezgan pieredze šajā sadarbībā. No endokrinologa viedokļa, laikam vispirms gribētos pieminēt visbiežāko endokrīno patoloģiju, cukura diabēts. Un šajā sakarā, protams, ir individuālas pacientu pieteikšanās konsultācijas, bet ir arī no iestādēm bijušas, nu, kā jau te izskanēja, pārsvarā tas ir bijis no pansionātiem un vismaz pāris pansionāti no Talsu puses. Un tajā gadījumā
Arī tur ir pacients kameras priekšā, ārstam redzams, blakus sēž medmāsiņa ar dokumentāciju, tā kā var ārsts uzdot jautājumus gan pašam pacientam par pašsajūtu un kādus precizējošus jautājumus, bet blakus ar medicīnisko dokumentāciju jebkurā brīdī tiek noziņotas analīzes vai kādi izmeklējumi, tā kā ir šāda te komandas sadarbība. Un, ja ar insulīnu saistītu cukura diabētu, tad uzreiz var arī noskaidrot, ja tas ir tātad pansionāta apstākļi, kādi konkrēti insulīni ir pieejami, ko ārsts var izvēlēties un pieskaņot, nevis ieteikt kaut ko un nezinām, vai tāds insulīns atradīsies. Tā kā uzreiz var šādus jautājumus atrisināt. Un, protams, ka arī ērtība, kā var saulaicīgi pacienta dokumentāciju pievienot digitālā klinikā. Un ārsts vai konkrēti gadījumā es varu iepriekš iepazīties, apskatīt, un tas ir diezgan nozīmīgi, ka var jau analīzes saulaicīgi redzēt, nevis tikai šajā paredzētajā online laikā. Līdz ar to pēc konsultācijas tātad ārsts izrakstā, sagatavo slēdzienu, kas e-pastā nonāk vai no pacientam vai šai iestādēji. Un tāpat jāatzīmē, ka var un arī praktizējam analīžu nozīmēšanu. Es saprotu, ka digitālā klinika pamatā sadarbojas ar Gulbja laboratoriju. Tātad pacienti var šajā laboratorijā iet un nodot nepieciešamās nozīmētās analīzes. Pie kam, kad es nosūtu savu nosūtījumu, analīžu pieteikumu, tad uzreiz atpakaļ man pienāk numurs, jeb kods no laboratorijas, kas apliecina, ar kādu ir reģistrēts laboratorijā. Šo numuru es varu savā slēdzienā pacientam noziņot, tas viņam dod papildus pārliecību, ka ja gadījumā kāda varbūt aizkavēšanās ar viņa analīžu paņemšanu, tad šis numurs uzreiz var parādīt, viegli atrast, kas ir bijis nozīmēts. Tāpat arī ārsts var receptes izrakstīt, un arī to daram un veicam, gan parastas, gan arī speciālās receptes kompensētiem medikamentiem. Teikt, certificēts speciālists ir tiesīgs tās izrakstīt. Un tad jau parasti, kad es redzu, kad šī recepte ir jau nonākusi aptieku tīklā, tad arī sūtu pacientam slēdzienu, kur arī pieminēts, ka jau recepte ir izrakstīta un var droši doties un medikamentu saņemt. Protams, arī citus izmeklējumus nozīmējam. Tātad, ja ir nepieciešams ultrasonografija vai ehokardio vai tirioloģijā mums ir tievās adatas funkcijas biopsija aizdomīgu mezglu gadījumā, un tāpat arī datortomogrāfiskie un magnētiskie rezonanses izmeklējumi. Tos pacientam nosūtam un tālāk tos var izmantot. Tātad tas būtu par cukura diabētu. Un parasti šie gadījumi no pansionātiem, tā kā šodien jau izskanēja, ir bijuši samērā steidzami, jo ir konstatēts pēkšņi liels ievērojams cukura paaugstinājums, un tur var ketoacidozes situācija tuvoties un apziņas traucējumi, tā ka būtībā divi varianti, vai tiešām vest uz slimnīcu stacionāru, vai ātra rīcība ar precīzu insulīna, režīmu uzsākšanu. Tad otrā problēma pēc diabetoloģijas, var teikt, tirioloģija, bieži vairogdzedzera problēmas pacienti piesakās apspriest attālināti, ne tikai apspriest, bet ārstēt, un vairogdzedzera vai tā ir hipertirioze, vai bieži autoimūna slimība ar hipotiriozi, un tad ir
teikt, nepieciešami vairogdzēdera hormona papildinājumi. Nu, atkal bieži vien pacienti jau pievieno izmeklējumus, tur tirotropais hormons T3, T4, nu, kādreiz vajag vēl antivielas noteikt, to visu varam tātad pacientam rekomendēt. Un, un pilnīgi, šobrīd arī no Liepājas puses paciente, kurai pēc kāda laika viņa vēlas vēl atkārtoti precizēt, vai terapija norit precīzi, un viņas simptomus varam novērtēt un pilnīgi attālināti bez klātienes apmeklēšanas var ārstēt šādu vairogdzēdera patoloģiju. Nu, un tad trešā grupā, nu, tad varbūt citas nedaudz retākas, bet ļoti nozīmīgas endokrīnas patoloģijas. Tātad bija pieminēta arteriāla hipertenzija un ir speciāla grupa endokrīnas arteriālas hipertenzijas, jeb sekundāras. Tur var būt tātad aldosteronisms, tur var būt Kušinga sindroms, var būt feohromocitoma, var būt paratiroīdea patoloģija ar kalcija iesaisti. Nu, ikdienā, tas ir tiešām endokrinologam jāpiedomā un speciāli izmeklējumi, lai apstiprinātu, izslēgtu šādas patoloģijas. Nu, un, protams, visu spektru varbūt pat neuzskaitīt, ir policistisks skolnieces sindroms sievietēm. Tad ir liela grupa ar palielināta svara problēmām, adipozitāti. Un tieši kā sagadīšanās šodien man ir paredzēta pievakarā konsultācija, kur mamma piesaka 14 gadus vecam bērnam, dēlam, kuram svars 140 kg. Un pieminēts, ka dietoloģiskie rekomendācijas vai ar dietologu pasākumi nav devuši rezultātu, un pieteikšanās pie bērnu endokrinologa pēc pusgada pieejama. Un jau, kā teikt, endokrinologam vispirms jau fonā pirmā doma, tūlīt jāskatās, vai nav tāds Kušinga sindroms, un tā var būt adenoma, tumors virsnierē vai hiperplāzija, kortizols jāsāk skatīties, nu un arī caur ekrānu var arī bieži vien paprasīt, lai parāda vēdera ādu vai nav strijas, sarkanās, tipiskās Kušinga, tā ka uzreiz jau var teikt pusceļā diagnoze vai novērtējums varētu būt. Tāpat arī par iepriekš minēto vairogdzēderi arī caur ekrānu var redzēt, ir vai nav palielinājums struma, kā mēs sakam, un tā. Bet, tālāk jau tāpat ultrasonu novērtēšana. Lūk, un tad arī retāk ir hipofīzes patoloģija, tur tādas prolaktinomas un citas patoloģijas. Līdz ar to, kā teikt, šī pieredze ir diezgan pozitīva šai sadarbībā. Ir arī bijuši pieteikumi konsultācijas no ārzemēm, latviešu valodā runājoši pacienti no Lielbritānijas, Londonas, no Vācijas. Viens vīrietis piezvana, viņš esot šobrīd ASV, Teksasā un brauc ar auto un ir piestājis ceļa malā, jo viņam pienāca konsultācijas laiks. Un dzirdamība bija tik ideāla, it kā šis pacients atrastos te blakus kabinetā. Tas bija tāpat pārsteidzoši. Tā kā, arī ir bijis, var angļu valodā konsultēt, arī vācu valodā savu doktora darbu Austrijā, Zalcburgā izstrādāju. Tā kā, bet, tāda varbūt ārzemju pacientu izmantošana digitālā klinikā varētu būt varbūt arī nākotnes jautājums. Liekas, ka būšu ieskicējis to tādu spektru, ar ko līdz šim sadarbībā digitālo kliniku ir iznācis endokrinologa jomā darboties. Paldies par uzmanību. Doktor, paldies. Es varbūt atļaušos vienu jautājumu uzdot. Pieminējāt viņus sadarbību ar Liepājas slimnīcu. Skatāmies tā kā mūsu varbūt Latvijas ietvaros. Jautājums, vai jūs pamanījāt varbūt kaut kādu ieguvumu vai rezultātu, ko novērtēja tieši pati Liepājas reģionālā slimnīcā? Ko viņi novērtēja tajos gadījumos, kad ir bijusi sadarbība? Varbūt tāda tieša atgriezeniskā saite man nav bijusi. Tas tad būtu jāapkopo
vai arī jāieliek vēl kāda opcijas iespēja, ka pacients vai kāda klīnika var atgriezeniski dot novērtējumu konkrētā ārstā. Bet būtībā tie pacienti, ar kuriem iznāk veltīt laiku, un to laiku kādreiz, vesela stunda pat tiek veltīta, tā ka pacienti līdz šim iespējas pilnīgi apmierināti bijuši un vēršās arī atkārtotos konsultācijās, un vēl kādus tuvinieku radinieku ir arī caur šo kliniku izmantojuši. Tāda būtu mana atbilde. Paldies, doktori. Jā, un es varbūt gribu uzdot jautājumu Vadimam un Ilonai. Attiecīgi par to, ko mēs pastāstījām līdz šim. Cik jums tas šķiet varbūt aktuāli tieši šai gadījumā Bauskas slimnīcai un Līvanas slimnīcai? Lūdzu, varbūt jums ir komentāri. Labdien vēlreiz. Labi, došu Vadimam vārdu. Nē, kundzei pirms. Kundzei pirms. Es klausēju. Paldies. Ilona, lūdzu. Labi, jā, paldies. Ar attālinātajām konsultācijām nav tā, ka mēs neesam pazīstami, jo mums notiek attālinātās konsultācijas arī Bauskas slimnīcā. Piemēram, nefrologs mums konsultē attālināti, jo fiziski atrodas ne Latvijā. Un tā kā tas nav nekas svešs. Bet, ja mēs runājam tieši par stacionāru pacientiem, tie, kas speciālisti mums turpat uz vietas ir, tie arī iet tā kā konsultēt arī uz vietas un klātienē, bet skaidrs, ka nav visi speciālisti. Mums arī iestādē kā tādā ir specialitātes, kas trūkst. Piemēram, tas pats reimatologs, ja? Tā kā tas ir ļoti interesanti, tas, ko jūs piedāvājat, un man arī savukārt ir daži jautājumi, vai es tos drīkstu uzdot tagad, ja jūs sākumā... Droši tagad, jā, tāds dialogs. Kas ir vēl tā slimnīca, ar ko jūs sadarbojaties? Es dzirdēju Liepājas slimnīca, kas ir vēl? Talsu slimnīca. Tad šobrīd tās ir divas, ja? Jā, bet mēs esam atvērti šo sadarbību paplašināt ar reģionālām slimnīcām, jo tam ir perspektīva un tam ir sava pievienotā vērtība, kas nāk klāt, ja? Un tāpēc mēs arī vēlamies vairāk uzrunāt, saprast, kādas ir jūsu problēmas, vairāk vēlmes un ko mēs varam piedāvāt jums. Un tās specialitātes, ko jūs piedāvājat, tas bija tajā prezentācijā, ko iepriekš Viktors lasīja. Pareizi, vienkārši es tur apakšā neredzēju specialitātes, es redzēju vārdus uzvārdus, bet apakšā prezentācijā... Tas nav viss, jā, tas ir tikai bildes varbūt slaidiem, bet mēs pēc šī zvana mēs nosūtīsim jums uz e-pastu pilnu sārakstu ar specialitātēm, kas ir pieejamas šobrīd, jā. Lai jums būtu slaidi, ir vairāk tāds ilustratīvais materiāls. Mēs nosūtīsim pilnu informāciju jums, Ilona, un jums Vadim. Labi, un tad kas notiek, ja, teiksim, mēs sakam jā šai sadarbībai, tad ir kaut kāds līgums ar ko tieši? Es īsti nesapratu, vai tas ir ar konkrētiem speciālistiem vai ar jūsu iestādi, un kā notiek šie te noreķini un cik kas ko maksā? Mēs varam minēt piemēru, varbūt, Sandra, tu vari pastāstīt par piemēru, kā mums līdz šim tā sadarbība bijusi, tā abonēšana. Man liekas, šīs princips būtu diezgan labi prognozējums pašai slimnīcai un dotu to elastību, kas šobrīd varbūt pietrūkst. Jā, mēs piedāvājam šādu sadarbības modeli. Mēs noslēdzam līgumu jūs noslēdzat līgumu ar Digital kliniku, ja, kas nodrošina specialitātes pēc tā saraksta, kas mums visas ir pieejamas. Tas ir apmēram tur bija 20 specialitātes, tas saraksts ir pievienots, un pamatā sadarbība notiek sekojoši. Jūs abonējat iespēju saņemt mūsu konsultācijas, mūsu speciālistu konsultācijas attiecīgā laika posmā, 1 līdz 2 līdz 3 dienām, ja, maksimums. Un šajā laika posmā mēs jums nodrošinam šī speciālista konsultāciju. Ja.
Par konsultāciju. Konsultācijas, protams, tas ir maksas pakalpojums. Ja jums savukārt tiek piedāvāta cena, kas ir zemāka nekā privāta personām, kas vēršas portālā pie ārsta, viņa tāda konstanta tā cena ir par konsultāciju. Un šīs izmaksas mums pēc tās pieredzes, kas mums ir, vai nu sēdz pats pacients, vai nu atsevišķos gadījumos sēdz pašvaldība, ja atsevišķos gadījumos, ja tam cilvēkam ir tiesības saņemt pašvaldības atbalstu. Atsevišķos gadījumos šīs izmaksas sēdz slimnīca. Ja. Šeit ir daži modeļi, mēs tos visus ar jums izrunājam un aprakstam mūsu līgumā, lai ir skaidri un caurskatāmā, kāda tā ir situācija ar norēķiniem. Tātad atkarībā no tā, kādu jūs abonēšanas plānu izvēlaties, ja, tad ir ikmēneša abonēšana par piekļuvi pakalpojumiem, ja, un otra lieta ir pakalpojumu maksa. Nu, lūk, tā tas šobrīd notiek. Jā, jūs Tur teicāt, jā, Ilona vēl, ir es gribu vairāki piebilst. tie, tieši par to, ko tikko kundze stāstīja, tie abonementa veidi ir dažādi. No kā ir atkarīgs šis dažādums? No tā, cik speciālistu konsultācijas jums ir nepieciešamas, ja, tas var būt 1 līdz 3 mēnesī, varbūt 5 līdz 10, apmēram mēs liekam to skaitu. Ja mēs esam līguma izpildes laikā, mēs konstatējam, ka mēs esam ārpus šīs sliekšņa, ja, tad mēs skatāmies tās konsultāciju skaitu mēnesī, bet mums ir konsultāciju skaits maksimālais arī uz gadu. Un līdz ar to mēs varam tīri tehniski veikt dažādus precizējumus, lai tas būtu skaidri un saprotami. Tāpēc tur ir 3 abonementu līmeņi, un mēs varam pilotu projektā sākt strādāt ar vienu no tiem, un tad skatīties, mēs jebkurā gadījumā varam pāriet uz citu līmeni. Jā. Tā, mums pievienojas tikko Rudolfs no Preļu slimnīcās. Tā, sveicināt Rudolfu. Tā, bet turpinam, Ilona, ko es gribēju vēl teikt, ka tā pieredze, slēdzot līgumu, par cik jums ir arī priekšā ir publiskais iepirkums, mums arī ir tas iepirkuma piemēri jau sakolekcionēti, kādā veidā tas reģionāls slimnīcas var organizēt iepirkumu, lai arī nebūtu pārāk birokratizēts tas pats iepirkuma process. Mums ir daži tā kā paraugi, ja būs interesi, mēs varēsim arī padalīties ar tiem. Tāpēc, ka tomēr tas arī jums atvieglo kaut kādu procesu, ja jūs izdomājat, ka sadarbība būtu nepieciešama. Jā, paldies. Tā, labi, tad es Vadīmu varbūt lūdzu arī nokomentēt, kā izskatās Līvānu slimnīcai šāds te, ko mēs pastāstījām procesu. Dzirdat, jā? Jā. Ja skaļi runāšu, tad bļausieties. Nē, viss kārtībā. Sandre un Viktoram, paldies, ka jūs pacelat mūsu jau statutu līdz reģionālajai slimnīcai. Es šodien būšu iecēkt. Paldies jums, ka neatslēdzat, ja. Līvānos ir ļoti, mēs gribējam, ja, un gribam, un es ceru, ka mēs atradīsim rīt iespēju parunāt, izrunāt visu, ja, tāpēc, ka mums ir 7 ģimenes ārstes prakses, ja pilsētā. Mēs gribam sataisīt sen, jau gribējam sataisīt tādu attālinātu kabinetu, kur var attālināti, ja konsultēt cilvēkus. Tas bija ar vaivariem sarunāts, kādreiz rehabilitācija, nesanāk nekas. Līdz ar to es domāju, ka rīt varam parunāt, jo mums ir sociāla nodaļa, mums ir Rožlē pansionāts, mums ir slimnīca, kur hroniski pacienti, kuri, kā jūs teicat, jau nav mobili, bet viņi komorbīdi. Paldies Vitoldam un Lasmai par informāciju, jā, tie ir mūsu pacienti, jā, kuram būs vajadzība tāda, jā, iet runa tikai par. Tā kā Ilona teica, jā, kā līgumā atrunāt, kā to izveidot un kā pilnveidot. Un mums ir jautājums, es dzirdu, tā kā kardiogramu arī var kaut kāds aprakstīt, jā, vai pakonsultēt, jā. Ja vēl jūs varat radiologiju kaut kā pievienot, tad būtu pavisam ideāli, jo mums ir 24/7, bet ārsts, es domāju, Preļi nevar, jā, nodrošināt nepārtraukti, bet, kaut kā, ja sarunāsim rīt parunāt konkrēti, jā, tad mēs pajautāsim to, ko interesē mūsu mazu slimnīcu, jā, bet ideja ļoti laba, jā, atbalstama, jā, vienkārši cik tas finansiāli būs, jā.
Cik spējīgi to visu izrunāt, jā, un varbūt šeit ir tā, kā Sandra teica, varbūt mēs meklēsim kompromisu arī ar pašvaldību atbalstu. Telpas mēs atradīsim, ja online režīma, kameru un varbūt, ja kāds dermatoskops vajadzīgs, ja galu mēs varam nopirkt, man ir medmāsiņas, kur varbūt, ja lasmai var rādīt bildi vai kaut ko citu, nu tā. Lai padziļinātu to visu izvērtēt, jā, bet varbūt būs no pašvaldības arī atbalsts neliels. Jā, ļoti laba un atbalstāma ideja ir, un ja runāt par pašvaldībām, mēs jau esam uzsākuši projektu ar pašvaldībām, kur pašvaldība attālākos novados mēs veidojam, viņi veido feldšeru punktu pašvaldību, un mēs tur veidojam attālinātu konsultāciju kabinetu. Jā. Tas noder ļoti tiem cilvēkiem, kas tomēr dzīvo reģionā, jā, viņi nevienmēr, viņiem bieži vien ir cilvēkiem podziņa telefons, pat nav vietā, bet viņi dodas uz to feldšeru punktu, kur ir speciālists vai nu sociālais darbinieks, ja nav novadā, piemēram, tajā vietā nav medicīnas darbinieka. Ir sociālais darbinieks, kas palīdz pieslēgties, ārsts konsultē, nu kā jau mani kolēģi stāstīja, raksta norīkojumus izmeklējumiem, analīzēm, un pēc tam cilvēks atgriežas un atkal konsultējās jau par taktiku un tā tālāk par ārstēšanu. Un stacionāriem tas arī ir ļoti vērtīgi, jo tad, kad cilvēks jau, piemēram, konsultējas ar endokrinologu, tad viņš dodas mājās pēc kāda laika, viņam vajag update, viņam vajag vēlreiz pārbaudīt analīzes pēc mēneša, 2 vai 3, varbūt kāda terapijas korekcija, un tam pacientiņam nebūs jādodas atpakaļ uz stacionāru, viņš to var izdarīt varbūt pat mājās, būdams ambulatoros apstākļos. Līdz ar to tas attālināto konsultāciju kabinets, tas būtu vienkārši lielisks risinājums arī, es ļoti ceru arī jūsu pusē, mēs pieliksim visas pūles, lai tādu mēs varētu kopīgi izveidot. Mēs ar 2 rokām. Nu jā, to, ko Sandra pastāstīja, pēc būtības pieredze ar pašvaldībām mums arī ir. Mēs redzam, ka pašvaldības šo iespēju ļoti novērtē, jo viņi arī meklē, kādā veidā nodrošināt veselības aprūpes pieejamību reģiona iedzīvotājiem. Un to, ko Sandra izstāstīja par to feldšeru kabinetu, nu, tas parādā pavisam tādu it kā jaunu pieeju, bet kurā tomēr diezgan dabiski ierakstās tajā pašvaldības saimniecībā un ļauj to procesu organizēt pietiekoši ērti. Jā, Vitold, lūdzu. Jā, es tā neesmu iedziļinājies, vai apdrošinātāji ar polisēm sedz digitālās klinikas arī pakalpojumus? Paldies. Protams, mums ir sadarbības līgumi ar vairāku apdrošinātāju portfeļiem, kur norēķini notiek ar automātiskām transakcijām online, kur klientam vai nu pacientiņam vai nu vispār nav jāmaksā, vai nu jāmaksā pacienta dalības maksājums, ja ir limiti noteikti konkrētai speciālista konsultācijai. Ja. Savukārt tie apdrošinātāji, ar kuriem mums nav līgumi par online transakcijām, visi apdrošinātāji akceptē mūsu ārstu konsultācijas sniegtās, apmaksas dokumenti visi tiek izsniegti pacientam, un viņš iesniedz to, protams, savam apdrošinātājam, un notiek viss tikai no sākuma pacientiņš veic apmaksu par konsultāciju, un pēc tam apdrošinātājs atlīdzina speciālista konsultācijas limita ietvaros. Tā, kad visi apdrošinātāji, un ne tikai Latvijā mums ir bijuši pacienti, kuriem ir apdrošināšanas polises ārzemēs, nu, tas pats notiek, visi akceptē. Tas tāpat kā klātienes konsultācijas. Paldies, Sandra. Es gribu sasveicināties ar Rudolfu Liepiņu no Preļu slimnīcas, ja, Liepnieks, Rudolfs Liepnieks. Rudolf, jums mikrofons darbojās, varam sasveicināties. Varbūt arī nav mikrofons, bet katrā ziņā es gribu teikt, ka būs video ieraksts, un mēs jums nosūtīsim arī gan šos slaidus, gan pieejamo speciālistu specialitātes, gan arī video ierakstu. Un šodienas sarunas sākotnējās, kas varbūt arī jums būs interesantas. Varbūt ir kāds jautājums. Varbūt vēl ir kāds jautājums, jā. Uzrakstīt, jā, ja kāds varbūt čatā, jā. Jā. Un es gribu varbūt Sandru pakomentēt vēl vienu lietu, jo mēs sadarbojoties gan ar sociālas aprūpes centriem, gan ar slimnīcām, mēs ievērojam vēl dažus tādus varbūt uzreiz nepamanāmus ieguvumus vai citas idejas, kas mums parādījās attiecībā nevis tikai, ka mēs atbalstam reģionālo slimnīcu,
bet arī pretējais virziens, ka jūsu slimnīcās arī iespējams ir speciālisti, kuri varētu būt noderīgi kaut kur citur. Es nezinu, varbūt, Sandra, tu vari noraksturot šo mūsu novērojumu. Jā. Un, jā, lūdzu. Jā, mans novērojums ir sekojošs, kad mēs esam saskārušies ar tām slimnīcām, ar kurām mēs jau pārunājam sadarbības attīstību, ja, kad reģionu slimnīcā ir internisti, ir varbūt atsevišķi speciālisti, kas tur strādā un kas labprāt varbūt sniegtu konsultācijas attālinātā formātā citu reģionu pacientiem. Tas nozīmē tādu kā sadarbību starp dažādiem reģioniem. Un šie ārsti, viņi atrodoties savā reģionā, nekur nebraucot, netērējot laiku ceļam vai darbam kādos citos kabinetos, var attālinātā formātā sniegt konsultācijas. Mums pat bijis tāds piemērs, kad ārsts saka, es labprāt paņemšu papildus darbu, piemēram, sestdien rītā, ja es esmu mājās, bet es labprāt pakonsultēšu klientus attālināti. Finansiāli ārstam tas ir interesanti, ja, jo tas ir maksas pakalpojums, un no otras puses tas pakalpojums ir pieprasīts visā Latvijā. Mēs atveram pierakstu šim ārstam tajā laikā, kurā viņš vēlas, ja, un pacientiņi var pierakstīties no citiem novadiem, no citiem reģioniem, ja, un līdz ar to ārstam tas arī nes tādu kā pievienoto vērtību viņa darbam, zināšanām, un, protams, arī jaunai pieredzei. Tas varētu būt tāds kā paplašinātais sadarbības formāts ar reģionu slimnīcu, kad mēs arī piedāvājam viņiem iespēju vēl kaut ko labu darīt. Jā, vai ir kādi vēl jautājumi varbūt mūsu dalībniekiem? Varbūt, kad jūs sūtīsiet tos e-pastus, jūs varētu atsūtīt arī izcenojumus tā, lai mēs saprotam vismaz bauskā par to, par ko mēs vispār runājam, ja? Jo, skaidrs, ka man tad ir jārunā ar aprūpes un terapijas nodaļas vadītāju. Es labprāt parādīšu arī šo te prezentāciju, kas bija, lai mēs varam izrunāt, kādi ir tie speciālisti, kuri mums ir nepieciešami, ja, un kāda varētu būt tā turpmākā sadarbība. Bet skaidrs, ka viss sadurās pret naudu, un mums vajag zināt, cik kas ko maksā. Gan abonementi, gan arī tās cenas par speciālistiem, kā maksas pakalpojumu. Ja? Jā, mēs tad nosūtīsim to izsmeļošu informāciju, bet es gribu arī aicināt, ka mūsu kontakti, ja es parādīšu varbūt noslēguma slaidus jums, mūsu kontakti arī ir pieejami, un mēs esam patiesībā gatavi arī individuāli runāt, jo to, ko Ilona jūs teicat, es saprotu, ka jums šos jautājumus jāspriež gan iekšēji, gan noteikti var rasties vēl citi jautājumi šajā procesā. Un šeit ir tas kontakts tieši Sandrai varbūt. Es nosūtīšu arī e-pastiņu, būs arī mans e-pastiņš. Mēs esam gatavi arī individuāli parunāt tieši par jūsu slimnīcas vajadzībām, jo tomēr mēs redzam, ka katrai slimnīcai ir unikālā situācija, ir kaut kādā specifika, kuru mēs labprāt ņemt vērā. Jā, tas, kas tieši jums ir vajadzīgs. Šobrīd mēs tā kā vispārēju stāstu izstāstījām, bet piedāvājumu mēs esam gatavi sagatavot arī individuāli. Informācijas nosūtīšu, kā var izskatīties tas sadarbības modelis, arī ar izcenojumiem. Ja būs interese, cik es teicu, no citām slimnīcām un saciem mums ir iepirkuma dokumentu paraugi, kuri varbūt jums arī būtu interesanti, lai jums nebūtu viņus jāraksta no jauna pašiem. Mēs arī varam padalīties ar šo mūsu kolekciju, kas mums ir. Un individuālā saruna arī. Mēs esam gatavi, jā, un ar vadījumu mēs sazvanīsimies rīt, vēl detalizētāk parunāsim tieši Līvānu slimnīcas vajadzības un to situāciju, kāda ir jums, lai, varbūt pieskaņotu to mūsu piedāvājumu. Līvānu reģionālā slimnīca jau. Jā, Līvānu reģionālā slimnīca, jā. Un tad padomāsim, kā mēs varam būt noderīgi jums. Par izmaksām runājot, šis variants, kā mēs novērojam, viņš ir tomēr būtiski lētāks nekā tad, kad savu speciālistu uzturēt, bet pats svarīgākais tomēr viņš daudz elastīgāks un nodrošina pieejamību pašiem pacientiem, jā, bez lieliem ieguldījumiem, bez nepieciešamības kaut ko īpaši ieguldīt, dot to elastību, ka jūs varat principā būt pieejami jūsu pacientiem ar tām specialitātēm, kuras tiešām ir vajadzīgas. Jo, man uztrauc tas, man sieva no Ventspils, es no Daugavpils,
arī pat pietiekoši lielais pilsētās es redzu, ka tomēr joprojām pietrūkst speciālisti. Un, lai kā, bet šo var atrisināt ar mūsdienas tehnoloģiju. Un tā pieredze, kas Digital Klinika uzkrājusies, ļoti labi, paldies Lāsmai, ka padalieties, un Vitoldam šīs pieredzes stāsts ir ļoti vērtīgs, es domāju, tāpēc, ka daudzi pacienti vēl nekad nav saskarušies ar to, arī principā slimnīcās ne visas saskarušās ar to, ja ne visos virzienos, bet prakse rāda, ka tas patiesībā paver ļoti labas iespējas slimnīcai un reģionām. Tā kā es saku paldies, neizkavēsim vairāk. Paldies par jūsu dalību un nosūtīsim jums e-pastu un turpinam tad uzturēt kontaktu, lai jūsu slimnīca paliktu spēcīgāka un modernāka arī, lai pacienti iegūtu. Lielas paldies jums, jā, tas bija tiešām interesanti. Paldies! Paldies Ilona, paldies Vadim, paldies Rudolf, Vitold, Lāsma un Sandra. Uz redzēšanos ar tām. Paldies visiem! Visu labu!